Nu, čau, mana mīļā mugursoma! Šoreiz es paņemšu tevi līdzi kaut kur uz Eiropas kalniem, un mēs tos skatīsim ne tikai braucot pa ceļiem, bet arī no upēm, un baudīsim ielejas, staigājot pa šaubīgiem, šūpojošiem tiltiņiem, un dažreiz arī sēžot pilskalnu virsotnēs. Uzmini, nu, kur mēs būsim? Tā, nu labrītiņš, kur es te esmu mūsu Bremmas dzīvoklī. Es ceru, ka var redzēt ļoti skaists skats pa logu. Un īsumā tātad, kāda mums šodien plāni? Šodien mums ir visa pilna diena, ka mēs vakar atgriežamies šajā dzīvoklī. Un brauksim mēs izklaidēties uz Morsdorfu, kur ir gaisa tilts, kas ļoti garš un ļoti augsts iet pāri visai ielējai. Un tad otrs ir Ingas vēlme aizbraukt apskatīt Kohemas pili. Un tas mums te tāds par riņķiem kaut kā 30 km uz vienu pusi, 30 atpakaļ līdz Mozelei, un tad lejā 30 vai vairāk apmēram. Nu, kaut kā šitā. Un no rīta skats mums šitāds ir pa logu, brīnišķīgs. Tur no rīta jau ap 6 mūs pamodināja helikopters, kas vai ūdeni vai minerālu mēslojumu, bet visticamāk, kad arī ūdeni laistīja vīnogu laukus. Un tagad vēl tālumā var dzirdēt, viņš tur ātri aizbrauc kaut kur, atbrauc vai atlido atpakaļ, un tad tur šļakstināja virs tiem laukiem. Nu, mēs nevarējām gulēt, diezgan agrs tagad ir kaut kur 8 pāri. Un reku tur aiz jumta pazuda. Lido. Jā, reku tieši virs jumtiem. Tā ļoti plaša, varbūt tas ir laistāmais tā. Nu ko, mēs esam gatavas braukt uz Gaierlai Suspension Bridge angļu valodā. Kad mēs būsim pie tilta, ja tu atceries, pasakais izslēdz lādēšanu. Jā, lai mēs nenokļūtu kaut kādā bīstamā situācijā, kad motis jāstuma. Labi, braucam. Kaut kā čunčināsim tagad. Čunčināsim ārā. Pagaidi, Inga, apstājies. Jau navigācija nav. Navigācija nebija uzlikta kā pienākās. Nu, kāpēc tad tu man nokrit? Tā kā vajadzēja būt. Navigācija baigi nokrit. Narādījumu priekšskatījumi. Tā skaista roza zieda. Redzēja, tur tiem vīnogulājiem galā arī bija pat šitā tie rožu krūma. Vīnogas vaga tāda un tad rozes maliņā. Jā. Tā, nu viso labi, davai braucam. Brauksim. Tūlīt izbrauksim. Mums te tikai 2 kvartāliņi līdz Mozelei. Un rekur jau ir tie stāvākie Eiropas vīndārzi. Wow, viskaistākā vieta.
Jā, iespaidīgi. Un te ir tā stāvvieta, līdz šajienai mēs atbraucām pirmajā reizē ar manu dārgo vīru, kad braucām ar 125. Šitas bija mūsu galapunkts. Arī tikām līdz tam pašam lielākajam skaistumam. Un tas ir klosteris, klostera drupas, tur Pusalas vidū pāri upei. Tā, lopšiem stāsts ir tāds un apstākļi sekojoši. Mēs maldījāmies, nu jau vismaz pusotru stundu atpakaļ mēs bijām jau šajā vietā. Tad mēs neatradām stāvvietu, tad mēs prasām vāciešiem, viņi noteikti nerunā angļu valodā. Tad mēs pa to pusi aizbraucām it kā no otras puses tam tiltam. Bet tur bija kaut kādas lauksaimniecības zeme, kur mēs iekūlāmies un vispār nekur nevarējām tikt. Tad mēs braucām atpakaļ, tad mēs braucām vēlreiz atpakaļ un tagad mēs atradām, te ir kaut kāda tā kā motocikliem stāvvieta, bet tā kā alusdārs. Un tā kā viss te ir ciet, mēs ģērbamies, ķemmējamies un iesim karājošo tiltu. Kad vācieši ar motocikliem arī piebrauca. Google Maps mūsu šodienas braucienu redz šādi. Taisnās līnijas gan neatbilst patiesībai, bet tos pārējos līkumus gan mēs kartē iezīmējām. Mersdorfā uz ielas pat mocīti īsti nav kur atstāt. Visur zīmes, iebraukt un apstāties aizliegts. Pirms pilsētiņas ir maksas stāvvieta tilta apmeklētājiem, bet no turienes vēl kājām ap 6 kilometriem ejami. Un šo motociklu stāvvietu pie alusdārza atradām gandrīz nejauši. Tu jau atveti vispār, Galvenais, ka mēs neesam ēdienreizi izlaiduši. Nē, tas jau ir šietojot, traks. Galvenais, ka karogi, Inga nav karogs pazaudējusi. Karogs nav pazaudējusi, tā. Hangas Bruke ir 1,1 kilometrs. Rekur, karājošais tilts. Nu, te ir taisns celiņš. Jā, ļoti interesanti, kāpēc tur nestāvēja cits tie mači, jo tur tajā... Droši vien, ka nezināja. Viņi izdomāja, ka ies 6 kilometrus. Labi, ka mums ir Inga, kur negrib iet tik daudz, vai meklējam. Jā, Inga, es vienmēr filmēju. Nē, parādi redzi, ka Ingai vēl ir potīti noteikot. Potīti noteikot un augstpapēžu botas un kilometri jau nu gan mēs aizvilksies. Nu, nebūs jau variants. Prom aizvilksies, apakaļ zāmnāni vilks. Aiz kājas. Jā. Vēsturē jāsaglabā arī toalets pirms tiltu. Tāds tā kā vagoniņš, te uzkāpām augšā, zvaigžņots fodabrīlis un ir arī izlietnīca. Sieviete teiks, ka reku mazā kastīte, kur var atstāt naudiņu, maksas toalete. Nu, šitā te labierīcības, jo es iemetīšu tūlīt. Tā, ieslēgsim, rekur maciņš. Kas man te ir? Kaut kāds signāli. Tas vieglāk arī iet. Paņemot met.
40, 60. Tas ir labāk nekā redzams. Jā, protams. Šo, un tagad gan ejam. Tur kaut ko kungs intensīvi stāsta. Viņam tāda maza pārvietojamā virtuvīte. Kafiju piedāvāja. Un kaut kādu Twiksus, Marsus. Un kaut kā tā. Mēs tuvojamies. Re, kur pirmais skats jau. Te ir tāda kā fotografēšanās rāmis. Vau! Tūlīt iesim. Sunīši. Laižam. Viņš šūpojās. Protams, ka viņai vajag palēkāt. Aizies līdz vidum, tad tu droši vien ieķersies abās pusēs un mēģinās Wow! Nu, tas ir kaut kas. Ai, ka tā kustās, vai ne? Palaidām garām. Tur klintis. Nekāds cilvēku ierobežojums nebija. Tās trosa ir tāda, ritīgas trubas resnumā apakšā. Tur ir pa vairākām. Diezgan šūpojās. Tāds sajūts ir jocīgs. Jā, kur es eju. Re, kur Inga prasīja, vai upīte ir lejā. Ir arī maza upīte. Tik augsti virs kokiem. Tik augsti. Fantastiski. Es domāju, ka jā, ka viņam nav nekāda praktiska nozīme, jā. Jā, tam no tā jāiet 5 kilometri, lai tu varētu pāriet pāri. Un kur mēs bijām, mēs kaut kur tur, tajā Rudzu laukā ar močiem iebraucām tur kaut kur. Tur, kur rādīja, kad varēja pa kaut kādām taciņām tik līdz tam tiltam. Gudrīts. Gudrīts, ne gudrīts, bet navigācija ved. Navigācija ved pa kaut kādiem lauksaimniecības ceļiem. Un Google Maps neatpazīst ne ceļu remonts, neko. Vot šitā vot lūk. Kāds arī reku ir mīlētāja atslēdziņas ielicis. Te var. Te ir atvilkušies arī pašā, te droši vien, ka pats vidus šite varētu. Nē, kaut gan tā puses ir tuvāk. Tik forši. Tik forši. Te jau lejā arī redzi kaut kāds turismu takas ir. Var arī kājām kāpt tai kalna augšā. Tad pēdējais solis. Pēdējais solis un tilts ir pāriets. Vēlēšanās ir ievēlētas 2015. gadā. Vanderveida hiking trail līdz Morsdorfai ir 3 kilometri uz to pusi. Un šite ir norādes 1,7 kilometri. Velosipēdu braucams ceļš. Bet tur ir ceļš ir slēgts.
Nu ko? Braucam ārā no Morsdorfas, kur mēs galu galā tomēr nokļuvām. Ļoti laimīgas abas, ļoti apmierinātas. Ir vērts šo objektu apmeklēt, iekaramo tiltu. Un tagad brauksim uz Ingas iecerēto mērķi Kohemas pilī. Braucams rāda 21 kilometrs. Nu, braukšu, skatīšos uz ceļu, cerams, kad neiebraukšu atkal kaut kur ceļu remonti. Tur viens ceļš bija slēgts, tā kā Vopšiem braucam. Te tāds smugs zīme un Ingam vajadzēja obligāti nofočēties. Es gandrīz zem mašīnas paskrēju, kamēr rakursu meklē. No tā braucam tālāk. Šitā braucam pa serpantīniņiem. Kaut kādu 4. reizi jau šodien točno. Ceļā uz Kohemu. Atkal te kaut kāds skaistums gadījās. Man noteikti vajag nofilmēt. Te ir kalnu malu liekam nogriezt, lai ceļu izbūvētu. Un tur stāvi kalni. Mozeles līkumā. Nu, brīnišķīgi. Vienkārši brīnišķīgi. Kravas kuģītis, baržiņa peld. Vai brauc, vai iet. Laikam jau nepeld. Un tie kalni. Vau! Lūk arī Kohemas pils kalnā. Tieši tur mēs arī braucam. Šitā mēs esam piebraukušas un domājams, ka te arī ir bultiņa bija, kad uz burgu taciņa. Iesim augšā. Nu, gatava? Nu, ko? Kāpjam augšā pa bruģīti. Bišķiņa jāpēlso. Pirmie vārti. Tas kāda pīķi. Augšā. Uzmanīgi. Mums būs tā guļus ar kulenītī. Jālēc cauri. Nu, toiletens. Labi, apmeklēsim. Sorry. Ko iegājām pilī, iegājām toaletē, iegājām kasē un uzreiz pulkstens jau ir 3, sākās grupas tūre. Jā, nu tā kā
nedrīkstēs uzņemt video, bet drīkstēs fotografēt. Tā kā uz priekšu. Nu tā, bildes būs tikai telefonā. Mūsu gida vadītā ekskursija beidzās. Iznācām mēs pa šiem vārtiem. Un tad pils kopskatā. Pēdējais apaļais. Nezinu, kurš tur ir vairāk apaļu raganu tornis. Šitas te ir tas raganu tornis. Tagad ir pauzīte. Mēs sēžam Kohemas pils barčikā, kafejnīcā. Es dzerālu. Viņa dzer saldēju kokteili. Tāpēc, ka viņai nebija aperāla kokteils, bet tā jau viņa būtu arī alkoholis. Un šitā mēs sēžam. Tāds brīnišķīgs skats. Tikko bija mums arī foršs notikums, kad Zanda aizmirs somu muzejā. Muzejā pēdējā vietā, kur iznācām ārā. Es noliku somu, lai izņemtu kameru šo. Un pēc tam gida mūs steidzināja, ka ekskursija ir beigusies, jānāk ārā, un es to somu atstāju arī uz zemes. Laimīgi viss ir beidzies. Nu ko? Uz redzēšanos Kohemas pils. Mēs tā esam izbaudījušas visu. Muzejā ir safočēts ar telefonu. Inga sadzērās 2 kokčikus saldējuma. Jā. Nu, viss mēs varam braukt mājās. Par sevi. Ko par sevi? Nu es 2 salas izdzēru. Un tad? Nu redz, tur lejā, tur var redzēt mūsu mocīšu, mēs nolikām. Un tur tāda vietiņa it kā stāvēt nedrīkst. Bet šobrīd tur vēl 2 stāv, ka mēs esam sliktu piemēru parādījuši. Tā, nu ot šitā. Mēs te bijām atkal iepirkšanās centrā. Bijām Lidlā, Woolworthā. Nopirkām, tur tādas saimniecības preces. Tur nopirkām kaut kādas vajadzīgas lietas. Lidlā sapirkāmies, te ir arī Audi. Un te viss tas, te puspilsēta ir tāds iepirkšanās centrs Globus. Iepirkšanās pilsēta. Ir arī dzīvojamās mājas. Tagad brauksim. Ingai vajag fotosesiju taisīt. Un tad brauksim uz Bremmas skatu punktu. Uzbrauksim kalnā. Ko, braucam. Tā. Ai, labi, nelikšu navigāciju, viņi sāk svest šķībi. Re, kur piebraucām pie fotosesijas vietas, te interesantas skulptūras. Labi, ejam bildēties. Kā Ingai būs fotosesija pie šitām figūrām. Te arī kaut kas interesants. Šitas čalīts ik pa brītiņam izšļāts ūdeni. Viņš spļauj. Viņš spļauj ūdenī. Ingu, viņš spļauj ūdenī. Spļauj, jā. Bezkalnīgs.
Nu jā, viņš jau teica tāds, kad var arī apmeklēt viņu. Jā. Tas te ir dažādas Es domāju, ka te ir dažādas profesijas attēlots. Tas ir makšķernieks, kalējs. Kas tas šitas ir, kas tos vīnogas taisa? Vai stikla pūtējs? Nu, un tur ir... Re, kur šitā ir vīna darītāja. Viņi pa to mucu mīcās ar to glāzi rokā. Canserenar, puspudeles, mozeles vīn.